Sveiki visiem! Es saņēmu komentāru YouTube, kur cilvēks raksta, tas, ko tu runā, nav taisnība. Un tad visiem un uzreiz es arī atbildēšu, ka es nevienu dienu neesmu pretendējusi uz pilnīgu un vienīgu patiesību, kas pieder tikai un vienīgi man. Un ieteiktu arī jums tāpat domāt, jo savādāk jūs nekādīgi nevarēsiet neradīt, nepastāstīt par sevi, neiznākt, tā teikt, no savas migas un alas un vispār izpausties šajā pasaulē. Jo pilnīgi visu, ko jūs esat iemācījušies, ko jūs zinat, ko jūs teiksiet, par ko ir jūsu pārliecība, pilnīgi visu kāds var apstrīdēt. Un trakākais, ka tam kādam var gadīties arī taisnība. Ko tas nozīmē? Ja mēs ļausim šīm bailēm, kad tikai es tagad pateikšu, ko es domāju, un kad tik kāds man tagad neuzraksta un nepasaka, šis nav tā, šis ir tā, šis tā un tā. Ja mēs baidīsimies no tā, ko mēs domājam, jo tas, ko es runāju, ir pašlaik mans dzīves posms, un tieši tā es arī domāju. Iespējams, pēc 3 gadiem šis te pamainīsies, iespējams, pēc 2 gadiem tas pamainīsies. Mēs cilvēki augam, attīstamies, mēs mainamies, un tas ir normāli. Un elementāri sev ļaut kļūdīties, ja gadījumā kas. Bet pašlaik šīs ir manas domas, pārliecības, uzskati. Es nevienu dienu nesaku, ka tieši tā, kā es runāju, tā ir 100% patiesība. Bez variantiem. Nevienu dienu es tā neesmu teikusi. Tā kā iesaku arī jums pieņemt šo lēmumu, ka tās ir jūsu domas, tā ir jūsu pieredze, un pašlaik jūs tā uzskatāt un jūs tā domājat. Un ja kāds tā pasaka, ka tā nav, viņam arī var būt taisnība. Lai ir. Lai nav. Priekš viņa nav. Priekš manis ir. Padomājiet par šo un atļaujiet sev vienkārši būt. Un, ja jums ir vajadzīga palīdzība, nāciet pie manis uz sesiju, es palīdzēšu jums būt. Lai tev forša diena!